Laipni lūgts Parkside darbnīcā. Mani sauc Filips, un šodien mēs apskatīsim 20 voltu akumulātora leņķes līpmašīnu. Akumulātora leņķes līpmašīnu izmanto, lai grieztu, pulētu un slīpētu metālu, akmeni vai koka materiālus. Turklāt ar to var apstrādāt arī plastmasu, flīzes vai nemetāliskos materiālus. Katram pielietojumam ir speciāls diska plāksnes. Šis metāla griešanas disks ir iekļauts komplektā. Tā ārējais diametrs ir 125 mm. Lai atbrīvotu vai piestiprinātu disku, nospiedz polis fiksatora pogu un griez vārstu, līdz tā nofiksējas. Pielāgo aizsargu korpusu tā, lai dzirksteles vai atlūzušas detaļas netrāpītu ne tev pašam, ne apkārt stāvošajiem cilvēkiem. Ierīce ir 6 ātruma līmeņi, kurus var iestatīt ar ātruma regulātoru. Sāk strādāt tikai tad, kad ierīce ir sasniegusi iestatīto apgriezienu skaitu. Lai apstrādātu citus materiālus, ir pieejami daudz dažādi diski. Piemēram, raspa disks ir domāts koka slīpēšanai. To izmanto, lai apstrādātu bojātu koku. Ar līplentes slīpēšanas palikni tu vari smalki noslīpēt jau apstrādāto virsmu. Ar koka griezēju disku, piemēram, vari noņemt koka mizas slāni. Ar dimanta slīpēšanas disku varēsi slīpēt akmens virsmu. Vai tu zināji, ka 20 voltu akumulātora leņķes līpmašīna ir tik daudzpusīga? Ieraksti komentāros, kuru disku tu izmantosi nākamo. Tu to vari!